Rīgas centrāla tirgus – vieta, kur nezināmas izcelsmes preces pašas uzmeklē pircēju. Что, наверное, бывает? Нет, что-то водка нету? Водки нету. А где можно достать? Бля, не в курсе. Ну это я за водку хочу. Там на рынке должен быть, я думаю. Ну да, потом я иду, да. Надо, духи не надо. Дешево, да? Aizdomīgi stāvi sastopami ik uz stūra un visbiežāk tirgo cigaretes. Сигареты надо? Нет, что... А? Шнапс ir? Не, шнапс нету. А где можно достать? Не знаю. Tirgoņi stāsta, ka spirtoto dzērienu joma ir citiem darboņiem, un tos varot atrast tikpat viegli kā viņus. За картошки спрашивал? Да. Не, у которой там подальше? Да, там недалеко, не так далеко, там, где поляна, там на картошке спросил, что скажет, если нет. Если там нет, тогда на рынке не надо. Тогда вообще, да? Jau pāris mēnešus tirgu manāms pamatīgs alkoholisko dzērienu iztrūkums, pieejams vienīgi spirts. А что тебе надо? Ну что, коричневое, не пофиг. Бренди какой-то. Нет, тут такого нету. Спирт есть, можно найти. А так? Спирт это. Спирт уже не то. Ну, конечно, нет. Ну что, в центральном рынке не можно достать? Ну, паленку всякую можешь достать, потравишь себя и своих ребят. Серьезно. Такая плохая, да? Да, конечно. Nezināmas izcelsmes alkoholu uzmeistarot ir pavisam vienkārši. Vajadzīgs vien nedaudz ūdens, ko ielai lielākā traukā. Tad kārta pienākusi tirgu iegādātam spirtam, kas dzērienam piešķirs vajadzīgos grādus. Lai dzērienu padarītu līdzīgāku kādam brendijam vai, piemēram, Rīgas melnajam balzāmam, jāpievieno tumšs un reizē biezs šķidrums, piemēram, brēmžu šķidrums. Iegūto vielu kārtīgi apmaisam, tad garšas uzlabošanai pievieno cukuru, bet smaržas uzlabošanai kādu zālīšu ekstraktu. Veselībai bīstamais dzēriens ir gatavs mazākā 15 minūtēs. Tā to pilda pudelēs un prece ir gatava cilvēku veselības bojāšanai. Citi ir tādi, kuri uzreiz saka, ka viņi mājās taisa paši. Un citi ir gadījumi, kuri saka, ka izvests ir no fabrikas, tā kā pa kluso. Daumans alkoholu no rokas pērk jau vairākus gadus, un to laikā iemantojas jau it kā uzticamus tirgotājus. Bet nu nav tā, ka šie it kā tie fabrikas produkti, ka tur viņi pārdod tādas, kas veikalā nemaz nav tā. Jā, ir, bet tur saka, ka tas ir domāts uz ārzemēm tirgošanai, un latvietis nav paredzēts, tāpēc ir iespēja dabūt tādus, kā viņi paši saka, ekskluzīvus. Bijuši jau neskaitām gadījumi, kad mums uz laboratoriju tiek atnests mūsu produkts Rīgas melnais balzāms, ķiršu garšu. Interesantākais ir tas, ka reāli mēs ražojam tikai 2 veidu balzāms. Tas ir klasiskais Rīgas melnais balzāms un Rīgas melnais balzāms ar upeņu sulu. Kafejnīcās tur ir 2 lietas. Pirmais ir tas, ka tiek tiešā tekstā tirgots nelegālais alkohols, un otrs ir tas saucamais sīkais huligānisms, tiek tirgots premium alkohols, bet tiek pudelēs iepildīts kaut kas lētais. Žarinovs stāsta, ka mūsdienās viltojot visu, un melnajam balzāmam ir tik daudz pakaļdarinājumu, ka bieži vien patērētājs tos pat neatšķir. Ne pēc krāsas, ne pēc konsistences gala patērētājs atšķirt nevar. Atšķirība ir garšā un aromātā. Un ja kādam arī ir viena alga, ko viņš dzer, vai tur vairāka ķiršu garšu, nezinu, vairāka plūmju garšu, ir jāpadomā par to, ka šajos te produktos iespējams ir tas spirts ar paaugstināto metanolu daudzumu. Pārsvarā jau bāros netiek tirgots pudelēs. Ja, piemēram, pēc pudeli nopērkot, mēs varam saprast, tas ir legāls alkohols vai nelegāls alkohols, bet bārā mēs jau redzam tikai glāzi. Izanalizējot šo te produktu, mēs redzam, ka 45 grādu vietā alkohola saturs 25. Mēs redzam to, ka augstāko spirtu koncentrāciju pārsniedz 3 reizes, metanols 4 reizes un ekstraktvielas arī entās reizes. Ja jums ir nepieciešamība lietot alkoholu un jūs izvēlaties lietot nezināmas izcelsmes alkoholu, tad atcerieties, jūs varat zaudēt ne tikai savu redzi, bet arī savu dzīvību. To mēs jums neiesakam. Tomēr, ja jums ir nepieciešams lietot alkoholu, tad lietojiet licencētu alkoholu. Un atcerieties, alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Artūrs Paks, Rauns Polīts, bez tabū.